Labdien! Labdien jūs mājās! Prieks atkal būt ar jums kopā Greenwalk webinārā, un šo te mazāk par stundiņu laiciņu pavadīsim kopā, un webināru vadīšu es, Agita Bergane-Berģe, un šodien vairāk runāsim gan par mēneša akcijām, par produktu aktualitātēm, būs arī kāds produktiņš, par ko es pastāstīšu mazliet vairāk, un, protams, par to, kādas ir akcijas, kādas ir dāvanas, un visu sāksim no tā, ka šobrīd vēl ir aktuāls rudzu mēneša akcijas. Un šodien ir tikai 27. augusts, īss laiciņš vēl pirms 1. septembra, un atgādināšu, ka šajās dienās vēl praktiski gandrīz vai nedēļu divpusējais audumiņš, Greenwalk divpusējais audumiņš ir akcijā, un cena ir tikai 6,50. Savukārt visiem pulveriem, kurus jūs pērkat šajā augusta mēnesī, klāt dāvanā pie jūsu pirkuma noteikti būs Greenwalk mērkarotīte, un īpašas cenas ir arī putekļu cimdiņa 8 eiro, matu kapucei ir 12 eiro cena, un ļoti skaists komplektiņš sanāk, ja sakomplektēja matu kapuci kopā ar vannas dvieli, kuram arī šobrīd ir akcija 25 eiro. Ļoti skaists dāvana, ļoti jauks komplektiņš, kuru var katrs izmantot savām vajadzībām vai arī dāvināt. Lūpu mitrinošajām lūpu balzāmām šo mēnesi cena ir 4,20, un savukārt rulonu dezodorantam Tropical 7 eiro. Visiem Marijos Fabrē produktiem, kas ir noliktavā vēl, ir 15% atlaidīte, un savukārt vēlnaga ekstraktam, kas ir pulvera veidā, ko jūs varat kapsuliņās ielikt, cena ir 11,69, un akcijā vienu pēc otras dāvanā ir gan spodrināšanas un pulēšanas audumiņš Greenwalk, gan luksaudums, un arī mops mitrai uzkopšanai arī vienu pērkot, otrs par 20 eiro 20 centiem ir dāvanā. Visiem ļoti gribu atvainoties tiem, kuri nevarēja dabūt vīraku sakarā ar to, ka bija izpirkta visa mūsu noliktava, pie tam tas notika zibenīgi, praktiski vienas dienas gandrīz vai laikā, un arī daudziem, kur veic šos te pirmo dienu pirkumus, tad arī no mūsu ofisa bija solījums, ka tad, kad atnāks mūsu pasūtījums no Karela Hadeka, no Čehijas, tad mēs saglabāsim šo te vīraka akcijas cenu visiem tiem, kas ir pasūtījuši vīraku. Tātad 9 eiro būs visiem tiem cena. Lūk. Tā kā jā, atvainojiet, jūsu interesi tiešām bija ļoti liela, un jāatzīst, ka arī man jau tagad ir stāstījuši par šiem te rezultātiem ļoti labi. Ir arī rezultāti uz šim te gripveidīgajiem, vīrusveidīgajiem vīrusiem, šiem te, kur pēc tam sākās kaut kādi sklepi, ļoti labi arī vīraks strādā uz viņiem, tā ka jā, tas ir produkts, ko noteikti jums vajag mājās arī visas ziemas sezonā. Tā tad strādā ne tikai uz arterītiem, uz iekaisumiem, kas ir locītavu sistēmā, bet ļoti labi strādā arī uz visu plaušu sistēmu, elpošanas sistēmu un vispār uz imunitāti arī. Dāvans par apjomu šajā te mēnesī, augusta mēnesī, par 80 eiro stiklaudums dāvanā, par 120 eiro ēterisko eļļu kompozīcijas, vai nu harmonija, vai arī, laikam, anti-insekta gāja, un buču ēteriskā eļļa gāja dāvanā par 300 eiro. Gribu atgādināt, ka Greenwalkā tagad pret insektu līdzeklis, un šobrīd ir traki tie odi parādījušies,
Tāda šis te pretī insektu līdzeklis arī tīri labi strādā, gan jāatzīst, ka ne tik efektīvi, kā tas bija agrāk, uz pavasarodu laiku vai vasaras. Šie te rudensodi vispār ir tik traki, ka viņi, piemēram, uz tiem pūšamajiem, kas ir pat, nu, tie pat veikalos nopērkamie, jā, diezgan tādi, niknie, uz tiem viņi pat nereaģē. Un tas ir, jā, par tādēļ arī šodien mazliet vairāk pastāstīšu par produktu, kas ļoti labi strādā pēc tam, kad jau esam sakosti. Lūk, bet par to pēc tam, viss pēc kārtas, tātad virsmu mēneša izdevīgo pirkumu grozs, kas tad tajā ir? Mīļajā akcijā pērc vienu, otras dāvanā ir luks audumiņš. Luks audumiņš atšķirībā no grīna auduma ir ar netik biezu struktūru, bet ātrāk žūst un lielāku, nu, tā kā laukumu pašam audumam. Grīna audums savukārt ir pats efektīvākais no grīnvalka uzkopšanas audumiņiem, jo ir pats blīvākais auduma veids, un to tad izmantojiet gan sausā veidā putekļus tīrot, gan slapjā veidā absolūti viss netīrums, un tas ir tiešām viss netīrums. Vēl akcijā vienu pērc, otras dāvanā iet stikla audums. Tātad stikla audums, kas ir praktiski iet visi top produkti mūsu šajā te mēnesī, kā tāda dāvana visiem, kuriem jāsāk ir iet skolās un atjaunojās skolotājiem darbā jādodās un skolniekiem darbā jādodās, un visiem vecākiem ir jāsāk iet atkal skolā. Un zinu, ka mazo bērnu vecāki un arī lielāku bērnu vecāki visi saka ārprāts, man jau tā nepatika skolā iet, bet tagad otro reizi iet ar bērniem skolā, vispār tas ir šausmas un posts un bēda. Nu, ko lai saku? Vecvecākiem ir vieglāk. Tā ka ļoti priecīgi esmu, ka neesmu mazu bērnu vecāks, bet gan vecvecāks, jo vecvecākiem viss šīs lietas ir daudz vienkāršākas. Stikla audumiņš, tā tad viena pērc, otras dāvana, un viena pērc, otras dāvanā ir mūsu šī mēneša top produkts, tādēļ, ka es to uzskatu, ka vismaz manā mājas aptieciņā tas ir vienīgais, kas ir palīdzējis pret odu kodumiem, kuri šogad ir tik traki, vienkārši pilnīgi nenormāli tie odi ir, un es sāku skatīties, es jau arī uz automātā tur šitādu ēterisko eļu, tādu ēterisko eļu, un saprotu, ka man vispār uznāk, tas nav palīdzējis, un kā kasās, tā kasās no rīta, beidzot saprotu, man taču vajag lūpu balzāmiņu uzsmērēju lūpu balzāmu, hops, nekā nav. Uzreiz paņem gan to, kad ļoti, ļoti kasās, niez, gan apsārtumu, gan tūsku, un to pašu pārbaudīja arī uz saviem mazbērniem, un mazmeitiņā iekoda vienā rociņā, vienā vietiņā iekoda 2 odi, un tā rociņa pilnīgi acīm redzam, ja tā es biju domājis, labi, ies pusdienas laika, tad es uzsmērēšu, un arī viņai teicu, ka tad uzsmērēsim lotīt lūpu balzāmiņu un smērīti, lai tev nesāp, bet, ka es ieraudzīju, ka tā roka sāku pilnīgi, tā acīm redzami palikt sarkanu un pamet, te es aizgāju pakaļ, un tas lielais man tas pārsteigums bija tas, kad es uzsmērēju uz tās mazās rociņas, uzsmērēju lūpu balzām, un kā viņa uzsāka to lielo pampšanu acīm redzamo, tā viņa arī šitā te noplaka, un viss tas pampums, viss tas alerģiskais fons, tas sarkanums, apsārtums, karstums, tas viss vispār palika, un viņai arī vairs neniezēja, jo viņa jau, protams, arī uzreiz gribēja kasīt. Mazie puisēni mums arī ir abi 2 dviņi, viņiem dzimšanas diena tagad pat bija,
un viņi ir sakosti pumpu pumpās, un tiešām arī tas lūpu balzāmiņš ir vienīgais, ko mēs izmantojam un ko mēs smērējam viņiem, un tā tūska un tas apsārtums un tā nieze vismaz pazūd. Un tad es sāku skatīties, kas tad ir tajā sastāvā, jo tiešām man nav nekā cita, ko vispār tam izmantot, jo tie odi tagad pēc tās vētras, pēc tām lielajām lietus gāzēm, viņi ir vienkārši šausmīgi, viņiem ir tik labs bijis tas attīstības process, un viņi ir tik naidīgi, viņi ir tik šausmīgi badīgi, ka viņi kož vienkārši traģiski un sāpīgi, un mēs visi esam te nokapāti vienīgās odu pumpās, ja, un nepalīdz tiešām, tur ne kaut kādi pūšamie, ne lavandas eļļa, bišķiņ labāk ir ar to kompozīciju, kur ir lavandas eļļa kopā jau ar krustnagliņa eļļu un vēl vairākām, ja, tad tas kaut kā, mazliet labāk ir. Lūk, bet kas tad ir tajā mitrinošā balzāma, lūpu balzāma sastāvā? Tā tad ir bišu vasks, ir sauspuķa eļļa, ir rīcineļļa, ir kokosriekstu eļļa, ir alvejas ekstrakts, ir šīs sviests, kakao sviests, un tad iziesim cauri visām tām sastāvdaļām, un tad arī jūs sapratīsiet, ka tā ir likumsakarība, nevis nejaušība, ka viņi tik ļoti labi strādā. Un es jau vienā brīdī piedāvāju šo lūpu balzāmu ielikt mājas un ceļojuma aptieciņā, jo viņi ļoti labi palīdz gan pret maziem skrāpējumiem, ātri dziedē, gan, protams, kukaiņu kodumiem, jebkuriem ādas sausumiem, dermatītiem un visam pārējām. Šis lūpu balzāmiņš ir labs palīgs. Un tātad mitrinošais lūpu balzāms, kurš es uzskatu, kad ir vispār ādas eliksīrs. Un kas tad ir sastāvā? Tātad bišu vasks. Te man gribējās mazliet vairāk arī pieskarties tam, kā tad top vasks, bišu vasks. Vasku ražo jaunās darba bites, sākot no 10. līdz 12. dienai un līdz pat 18-20 dienu vecumam. Novecojot, spēja ražot vasku bitītēm samazinās. Vasku producēja īpaši vaska dziedzeri pašā bitītes vēderiņa apakšpusītē. Un šķidrais vasks caur vaska, tādas spogulīšu sīkajām porām izspiežas uz āru, un gaisā ātri sacietē plānā vaska tādā plāksnītē. Šo vaska plāksnīti bites sajauc ar siekalā un izlieto šūnu celtniecībā. Tātad bišu šūnu celtniecībā izmanto šo te vasku. Man pašai tas bija tāds pārsteigums, tā kā es pirmo reizi izpētīju, kā tad tas viss strādā. Tas bija wow, ļoti tā iespaidīgi. 1 kilograma vaska iegūšanai bites saražo 4 miljonus šādu plāksnīšu. Gadā viena bišu saime var saražot līdz 2 kilogramiem vaska. Arī vaska ražošanai bitēm nepieciešams olbaltumvielām bagāts uzturs, ziedputekšņi un medus. 1 kilograma vaska ražošanai nepieciešama 4 kilogrami medus. Visvairāk vasku darba bites saražo medus vākšanas laikā. Bites vasku spēja izdalīt tikai 33 līdz 36 grādu siltumā. Gada laikā spēcīga bišu saime saražo līdz 7 kilogramiem vaska. 1 kilogramā vaska šūnu var ietilpt 22 līdz 30 kilogrami medus. Pateicoties sastāvā esošajam propolisam, bišu vaskam piemīt mēra antibakteriāla iedarbība.
Vasku lieto kopš antīkiem laikiem kā pretiekaisuma, mīkstinošu un brūces dziedējošu līdzekli. Arī aplikācijām izmanto vasku. Neiroloģijā, ginekoloģijā, otolaringoloģijā, dermatoloģijā, traumatoloģijā, ķirurģijā izmanto bišu vaska aplikācijas. Vaska košļošana palīdz mutes dūpuma slimību gadījumos. Ārīgi lieto kā mīkstinātāju un siltumu saglabātāju, pasargā ādu no izžūšanas un apkārtējās vides kaitīgo faktoru iedarbības, uztur ādu elastīgu un maigu. Saulespuķu sēkla eļļa ir arī sastāvā mūsu mitrinošajām balzāmām, un saulespuķu sēkla eļļa ir E-vitamīna avots, neaizvietojamās taukskābes omega-6 avots, un saulespuķu sēkla eļļas elementi ir labvēlīgi asinsrites sistēmai, vielmaiņai un imunitātei. E-vitamīns ir aktīvs antioksidants. Augu sterioliem piemīt antioksidantu īpašības, kā arī tie palīdz rūpēties par veselīgu holesterīna līmeni asinīs. Taukskābe omega-6 ir neaizvietojamā taukskābe, kas ietilpst šūnas uzbūvē un piedalās šūnu dalīšanās procesā. Turklāt omega-6 nepieciešama veselīgai imunitātei, tāpēc arī ļoti labi ir lietot saulespuķu eļļu ne tikai ārīgi, bet, protams, arī iekšķīgi. Saulespuķu sēklu eļļa labvēlīgi ietekmē ādas veselību, sakairināts, iekaisušas jūtīgas ādas kopšanai, to izmanto arī ekzēma gadījumā. Šī eļļa var lieliski rūpēties par jebkura tipa ādas veselību un skaistumu, pasargājot to no apkārtējās vides kaitīgās ietekmes. Pateicoties saulespuķu eļļas sastāvā esošiem vitamīniem, karotenoīdiem un augu sterioliem, šī eļļa uzklāta uz ādas veido aizsargslāni. To vēlams arī uzklāt pēc ādas attīrīšanas ar toniku. Saulespuķu sēklu eļļa ierobežo baktēriju vairošanās un saglabā veselīgu mitrumu līmeni ādā. Saulespuķu sēklu eļļa var palīdzēt uzturēt ādas veselību, stiprināt matus un nagus, ja to lieto iekšķīgi vismaz vienu ēdamkarogu dienā, jo nepiesātinātās taukskābes un citas eļļā esošās bioloģiski aktīvās vielas ir tās, kas palīdz uzturēt matu, nagu un ādas veselību un skaistumu. Kas gan jāņem vērā, kad ir jābūt labai saulespuķu eļļai, jābūt saulespuķu eļļai, kura nav dezodorēta, viņai ir tāds mazliet, nav rafinēta, būs tāds mazliet dīvains tas aromātiņš un no bērnības varbūt daudziem, kad mums ir pārsvarā tikai šīs te nerafinētās saulespuķu eļļas, varbūt ir atmiņā, ka nebija sevišķi patīkami, bet nezinu, tagad ar pieaugušu cilvēku, garšojot, man liekas, tie ir nekas tā saulespuķu eļļa, bet, bagātīgi un veselīgi viņi gan ir ļoti, ļoti. Lūk, tad sastāvā ir arī tāda smalka eļļa kā kokosriekstu eļļa. Tā ir universāla eļļa visiem ādas tipiem. Kokos eļļa mīkstina, baro, aizsargā ādu, tai piemīt pretiekaisuma iedarbība, mīkstina raupju, sasprāgājušu roku un kāju ādu. Eļļu iesaka pat ļoti jūtīgiem un alerģiskiem cilvēkiem, uztur ādas optimālo mitrumu līmeni, aizkavē novecošanos, pēc iedeguma novērš ādas apsārtumu un iespējamo saules apdegumu, un eļļa baro ādu un pasargā no apkārtējās vides kaitīgo faktoru iedarbības. Kokosa eļļa ļoti patīk arī bērniem, un tāpēc to iesaka kā kosmētisko vai masāžas līdzekli bērnu ādas kopšanai. Tā ietilpst mūsu lūpu balzāmā, to izmanto arī dažādos matu kopšanas līdzekļos, ajurvēdiskajos maisījumos to izmanto ziepju izgatavošanā arī un arī kulinārijā. Matiem
nodar šī eļļa ļoti un valstīs, kurās aug kokosrieksti un tiek iegūta šī kokosrieksta eļļa, ļoti daudz izmanto tieši matiem, un tāpēc viņiem arī ir ļoti tādi mirdzoši un zīdaini mati, nostiprina matus. Izmanto arī blauzu profilaksē, un kokosrieksta eļļu var uzklāt matos pirms un pēc to mazgāšanas vai arī ķemmēšanas laikā, un uztur arī normālu pH līmeni. Tad klāt šajā te lupu balzāmā ir arī tāda eļļa kā rīcineļļa. To pielieto sejas un ķermeņa ādas kopšanai, taukainas ādas kopšanai, matu barošanai, nostiprināšanai un augšanas stimulēšanai, kārpu, rētu, cistveida un citu izaugumu uz ādas gadījumos, cīņai ar sīkām grumbiņām. Tā baro un mīkstina sausu, jutīgu ādu, kakla un dekoltē zonas ādas kopšanai, ādas balināšanai, pigmenta plankumu noņemšanai, skropstu un matu augšanas stimulēšanai, ir piemērota plakstiņu ādas kopšanai un kosmētikas noņemšanai ap acīm, arī lūpu kopšanai. Alvejas ekstrakts. Jā, par rīcineļu, ja jūs zinat arī, kad grīnmalka skrops tušā arī ir rīcineļa sastāvā. Alvejas ekstrakts. Mūsdienās farmācijā alveju pievieno, lai paaugstinātu organisma aizsargas spējas un stimulētu imunitāti, uzlabot gramošanas sistēmas darbību, arī, ja ir kairināto zarnu sindroms vai kuņķulas slimība, izmanto arī šādos, diezgan smagos gadījumos. Kosmētiskajos līdzekļos alvei nepieciešama, lai uzlabotu mitrinātu ādu. Alvei pievieno arī zobu pastām un mutes dobumu kopšanas skalošanas līdzekļiem, pretiekaisumu antibakteriālo, mitrinošo, nomierinošo un ādu dziedinošo īpašību dēļ. Alveju pievieno sejas kopšanas līdzekļiem, kas paredzēti, lai mazinātu akni un pūtītes. Viņa tiešām ir ļoti, ļoti mitrinoša, arī pēc visādiem apdegumiem tiek lietots, tajos krēmos vienmēr arī pievieno alveju. Un pat, ja jums mājās ir alveja, tad ļoti labi ir alveju izmantot arī matu kopšanai. Jūs varat vienkārši paņemt alvejas lapu, gabaliņu, pārgriezt viņu, vienkārši iezieķēt matos, lai viņi kārtīgi iesūcās un pēc tam izskalot matus. Tad jau, kad krēmus taisa, tad arī ir ļoti daudz receptes internetā, bet tad parasti ir jāpatur tā alvejas lapa, ir leduskapī jāpatur. Tur tad notiek kaut kāda procesiņa, tad kā sejas ādē viņš ir labāk. Lūk, alveju mēdz arī izmantot intīmās zonas ikdienas kopšanas līdzekļos un arī maksts skalošanas līdzekļos, kas paredzēti iekaisumu, sēnīšu, bakteriālo infekciju ārstēšanai un profilaksei. Alvejas sulu lieto, lai samazinātu dažādu iekaisumu procesus ādas bojājumu gadījumā pēc sauļošanās vai epilācijas procedūrām. Un arī dzeršanai, bet to jau mēs runājām, jā, tad kuņģa guļotādas atjaunošanai un tā. Tad vēl sastāvā ir arī karites sviests, pazīstams arī kā šīs sviests. Tas ir no tādā, tas koks, viņš ir ļoti līdzīgs mūsu ozolam, un tie ir riekstveidīgi arī tā kā tādas ozola zilas viņas arī izskatās, tikai viņām iekšā jau ir tāda sviestveidīgāk tas sastāviņš. Un šis te sviests baro ādu ar A vitamīnu, E vitamīnu un F vitamīnu. A un E vitamīnu palīdz saglabāt ādu elastīgu un veselīgu. Tas ir īpaši noderīgs saules bojātai ādai. Sviests arī palīdz pret priekšlaicīgu grumbu veidošanos, un F vitamīns darbojas kā ādas aizsargs un atjaunotājs. Tas nomierina raupju, sausu un sasprāgājušu ādu un palīdz to mīkstināt. Šīs sviests mitrina un mīkstina arī sausus matus. Šīs sviests sniedz zinām aizsardzību arī no saules. Un šīs sviestu iegūst no Āfrikas šī koka riekstiem, un
Tradicionāli šī koka rieksti tiek vārīti ūdenī stundām ilgi, līdz augšā uzpeld šīs sviests. To nosmeļ un atstāja atdzist. Šīs sviests ir ciets istabas temperatūrā, bet tiklīdz saskars ar cilvēku ķermeni, tā pārvērš šķidrā kremveidīgā konsistencē. Protams, arī 35 grādos tādā karstā saulē arī šīs sviests jau ir izkusis un ir kāda eļļa, bet savukārt parastā istabas temperatūrā viņš būs cietā veidā. Vēl šajā te balzāmā ir kakao sviests. Kakao dzimtene savukārt ir tropiskie Amazonas un Orinako lietus meži, un šodien galvenie kakao koku audzēšanas apgabali ir Rietumāfrikā, Vidusamerikā, Dienvidamerikā, Ceilonā, Indonēzijā, Jaungvinējā un Filipīnās. Kakao sviests ir dabiski krēmkrāsas augu tauki, ko ekstraģē no kakao pupiņām, atdalot pulveri un šķidrumu no pupiņām. Un tad ir, redziet, tāds kakao sviests. Tāds gaišā krāsā, bet ļoti tādu spēcīgu kakao aromātu. Tiešām ļoti patīkam tādu. Un šis te kakao sviests satur dabīgos antioksidantus, selēnu un varu. Antioksidanti neutralizē brīvos radikāļus, tādējādi atturot nestabilās molekulas no veselo šūnu postīšanas. Šis te selēns un varš pasargā ādu no novecošanās, mitruma zuduma un elastības zuduma. Tas ārstē sasprēgājušu ādu un īsā laikā padara mazākas apdeguma rētas. Kakao sviestu var lietot grūtniecības laikā, lai padarītu ādu elastīgāku un pasargātu no strijām, kā arī pēc grūtniecības striju ārstēšanai izmanto arī kakao sviestu. Un tas piešķirs ādai gan veselīgu mirdzumu un arī šokolādes aromātu. Un vēl ir sastāvā ir mitrinošajam balzāmam, ir piparmētru eļļa, un tai pateicoties arī ir tas efekts, ka mazina niezi pēc kukaiņu kodumiem, arī tūsku un šo alerģisko reakciju, un uz ādas piparmētra eļļa lieto, lai mazinātu ādas kairinājumu, niezi, apsārtumu un iekaisumu. Tā tiek izmantota dermatīta, aknes, ēdes, kašķa un niezes mazināšanai, kā arī mazina saules apdegumus. Šī eļļa stimulē un uzmundrina ķermeni un prātu, un tradicionāli ir zināms, ka tā palīdz arī pret sliktu dušu un galvas sāpēm. Tā atdzesē mazina pietūkumu, savainojumiem, kukaiņu podumiem un novērsīs arī sāpes. To lieto arī niezes mazināšanai. Nu tāds nu ir mūsu mitrinošā lūpu balzāma sastāvs. Tātad šeit ir gan bišu vasks, kas ir antibakteriālo šo te īpašību, ja? Arī neļauj pašam lūpu balzāmam bojāties. Šeit ir saules puķa eļļa, kokosriekstu eļļa, rīciņa eļļa. Šeit ir alojas ekstrakts, šeit ir šīs sviests un kakao sviests. Tā kā ļoti, ļoti bagātīgs sastāvs. Nu, ja jums nav lūpu balzāms mājās, nu tad uzskatiet, ka jūsu aptieciņa nav pilnībā nokomplektēta. Un nākošā mēnesī vienu pērc, otras dāvanā. Fantastiski laba dāvana, ļoti laba dāvana visiem skolniekiem, kas uzsāks darbu. Kāpēc viņu vēl var izmantot un vajadzētu izmantot visiem, tātad smērē uz lūpām, tā ir viena lieta. Otra lieta - pret vīrusu darbība un aizsardzība. Tātad mēs sasmērējam jau pie deguntiņa bērniem, uz bērndārzu laižot, uz skolu laižot, un lielie bērni, lai vēl atjauno dienas laikā, ik pa laikām uzsmērē gan uz lūpām sausajām, gan arī uz degunu gļotādiņas. Tādā veidā arī vīrusi nespēs iekļūt organismā un tā būs īsta kārtīga pret vīrusu profilaks. Tā ka tā ir fantastiska dāvana
Un es ļoti atvainojos, ja notiks tāpatās kā ar vīraka ekstraktu, kad noliktavā viss izpirksies, bet es rekomendētu jums nekavēties nevienu mazu mirklīti un noteikti nopirkt lūpu balzāmu. Melnām ziepēm ir īpaša cena, 9,90 būs nākošajā mēnesī. Un, lai jūs nesamulstu, kad ir divu veida melnās ziepes, Grīnvalka melnās ziepes ir divos veidos. Viens ir jau darba šķidrums pa 7,90, kur tātad ir sajaukts jau melnās ziepi ekstrakts, tā kā koncentrāts ir sajaukts kopā ar ūdeni, un tas jau ir uzreiz lietojams. Uzreiz mēs varam apstrādāt traipus apģērbam, vai varam apstrādāt virsmas, vai rožu stādījumus, vai savukārt tur avenes un pārējos augus, uz ko ir uzmetušies kaut kādi kukaiņi. Un savukārt šis te pa 11,90 ir koncentrāts, kuram nākošā mēnesī būs akcija, un koncentrāti tad ir jājauc pareizās proporcijās. Vēl atgādināšu, ka ar šīm te melnām ziepēm ļoti labi ir arī mazgāt suņus, zirgus, govīm tesmeņus mazgāt. Suņiem ļoti labi ir, kad, ja mazgā ar šīm melnām ziepēm, tad arī kukaiņa ērces un blusas arī būs mazāk, un arī visdrīzāk mazāk kodīs odi, bet es to jums nevaru tā īsti nogarantēt. Šie ir traki odi. Un Grīnvalka trauku mazgāšanas audumam arī nākošā mēnesī ir īpaša cena, gluži tāpat kā trauku mazgāšanas līdzekļiem, šķidrajam līdzeklim ir 3,70 cena. Nākošā mēnesī trauksietiņam, protams, nav 3,70. Un trauku šis te līdzeklis, atcerieties, ka tas ir koncentrāts, atkal jāatšķaida ir ar ūdeni, un tad mēs viņu lietojam, vai arī viņš ir ļoti labs tauku šķīdinātājs. Tātad, ja mums vajag izmazgāt trauku audumiņu, kur ir ļoti daudz tauki, vai ļoti taukainas pannas, un mēs gribam šķīdināt tieši tos taukus, jo taukainas pannas mēs varam izmazgāt arī tikai ar trauku sietiņu un ūdeni, bet, protams, pēc tam tie tauki ir kaut kā jāšķīdina, un to tad var ar Grīnvalka trauku mazgājumu līdzekli koncentrātu arī izmazgāt, arī iemērkt virtuves dvielīšus varam šajā te mazgāšanas līdzeklī, un tad pēc tam likt mazgāties. Tā. Vēl īpaši cena ir arī gumijas birstē. Gumijas birstē tagad šajā mēnesī cena ir tikai 8,50, to var izmantot visu zamšu apavu kopšanai. Tagad sāksies arī rudens sezona, ļoti daudz ir zamšu zābaciņi, zamšu apavi, kurus ļoti labi varam kopt ar šo te gumijas birsti. Protams, arī paklājus, krēslus, mīkstos segumus, jeb kādus drēbes no spalvām, no dzīvnieku spalvām, no matiem varam notīrīt, automašīnas sēdekļus ar šo te ļoti labi tīrīt, tātad ar ūdeni un šo te birstīt, viss notīrās, atkal ūdenī noskalojat, atkal tīrat, atkal noskalojam, atkal tīram, ļoti labi viss noņemās, notīrās. Ar šīm te birstītēm ļoti patīk arī kaķiem, suņiem, ja viņus ieskā, un tā ka jā, tāda ir šī te birstīte, kur var tik viņu izmantot visur. Un te mēs esam nonākuši par dāvanas par pasūtījumu apjomu, un tātad par 80 eiro ir optikas audumiņš dāvanā, par 120 eiro ir autosmaršas, dažādi aromāti ir tā, kad to jau Ramona ieliks to, kas no jums tur, ko nu trāpīs. Var jau būt, ja kādu ļoti gribas, var zvanīt Ramonai un varbūt kaut kā piemeldēties, bet to gan es nezinu, to es jums noteikti neapsolu. Lūk, un par 300 eiro ir vannas lielais dvielis, ir dāvanā par 300 eiro.
Lūk, un dāvanas webināra dalībniekiem. Dāvanā būs grīna audumiņš, visu veidu virsmu kopšanai, un tas ir audums, kas noder vienmēr, vienalga, vai jūs braucat ceļojumā, vai jūs mājās, vai jums mašīnā, vai jums maziem bērniem, visam noder šis te audumiņš. Uz tikšanos veļu mēnesī, oktobrī, un liels paldies, ka jūs esat ar mums, un mēs visi esam kopā un padaram šo pasauli jaukāku. Kaut vai šajās te tikšanās reizēs, kad mēs tiekamies, vai arī jūs tiekaties ar saviem draugiem, radiem paziņām, ar saviem konsultantiem, ar saviem partneriem, tās tiešām vienmēr ir daudz skaistākas dieniņas. Paldies jums, un lai jums skaists šis rudens, lai skaisti sākās skolas laiks, un lai tas nav nogurdinoši, lai visiem tiem, kam ir jāiet uz pirmajām klasītēm, vai kam mainās skolotāji, tie atrod labākos skolotājus, un lai ir zināt prieks un zināt kāre, un lai skaists rudens, lai daudz sēņu, daudz ogu mežos, lai bagātīgs ražas laiks, un tiksimies jau atkal nākošajā mēnesī, kas jau būs veļu mēnesis, kas būs, kad runāsim jau par oktobra mēnesi, par visām tām akcijām. Atā, uz tikšanos jau nākošu mēnesi. Atā!